Pagājušo gadu no 25 zemniekiem insekticīdus lietoja 7 zemnieki. Jā. Nevajag vadīties no pieredzes, ko ir iegūst kāds paziņš, kurš dzīvo citā Latvijas galā. Jā, 3% bojāti zirņi. Tie izšķir, vai tev ir labas kvalitātes zirņi vai lobrīgas kvalitātes zirņi. Tāpēc mums daudzam lauksaimniekiem rodas jautājums, vai lietot insekticīdu, vai tomēr nesmidzināt un riskēt ar ražas kvalitāti. Bet pirms smidzina mums jāatbild uz galvenajiem jautājumiem. Kādi kaitēkļi sastopami, cik liela postēja var nodarīt, to mēs šodien noskaidrosim gan pie zinātnieka, gan pie Latvijas eksperta, gan arī klausīsimies zemnieku pieredzē. Seko līdzi. Es sveicinātu Latvijas māsās 3. sezonas 6. epizodē. Šodienas tēma – kaitēkļu ierobežošana zirņos. Esmu Oskars un labprāt arī uzzināšu, kā tikt galā zirņos ar kaitēkļiem, vai to vajag. Mēs atceramies mūsu produkcijā iepriekš 3% bojājumi izšķir to, vai man būs laba cena vai ne tik laba tieši zirņos. Kādi kaitēkļi patreiz sastopami uz laukiem, kā tiem cīnīties un kādu postēju var nodarīt. Skaties šajā epizodē, lai kurš Latvijas zina labāk zirņiem ritājs tu. Kāda šogad situācija Latvijā ar zirņu audzēšanu? Šķiet, ka ļoti pozitīvi. Mēs arī šodien esam pie viena ļoti skaista zirņu lauka. Ļoti priecājos par to, ka pagājušajā sezonā zemnieki nenobaidījās no zirņu audzēšanas, un cik mēs šogad arī abi esam braukuši pa Latviju, redzam, ka zirņi ir iesēti ļoti daudz. Kādi kaitēkļi vispār ir konstatējumi tā parasti zirņu ziedēšanas laikā? Ko mēs varam meklēt un kas mums jāmeklē? Zirņu ziedēšanas laikā, kā rāda mūsu pavisam nesena pieredze, kura nav nemaz tik gara, jo tā kārtīgi zirņu kaitēkļus sākām pētīt tikai pagājušajā gadā. Tātad šajā laikā mums jāpievērš uzmanība ir zirņu tumšiem tinējam, kurš jau diezgan izsens tiek uzskatīts mūsu reģionā par galveno zirņu kaitēkli, svarīgāko, bet šajā laikā zirņu sējumos sāk attīstīties arī laputu kolonijas. Pirmajā gadā es ļoti novēroju laputis. Bija pat tā, ka skatoties tagad ziedu laikā, zem lapām pat kādas 10 laputis uz katra auga. Tagad es arī paskatījos šit, bet īpaši neredzēju, bet kāda jau bija zem lapas. Tā kā, ja ir viena, tad jau ir vairākas. Viens tas ir daudz vai maz, Jāni? Man grūti pateikt. Tas ir tāds jautājums, uz kuru mēs droši vien vēlāk pēc gadiem varēsim atbildēt, vai viens ir daudz, jā, vai maz. Jā. Ņemot vērā pagājušā gada Latvijas izmēģinājuma rezultātus, ir jāsaka, ka zirņu tumšais tinējs bija tik maz, ka mēs vēl nevaram izvērtēt viņa ekonomisko radītos zaudējumus. Un savukārt zirņu svītrainais smecernieks nedeva agroekonomisko pamatojumu tā kā uz ierobežošanu. Bet, kā mēs labi zinām, jo vairāk mēs zirņus audzēsim, jo arī kaitēkļi vairāk saradīsies. Par laputīm būtu jāsaka tā, turpat ir grūti teikt, vai tā ir viena konkrēta suga, jo Latvijā zirņu sējums tīri teorētiski var invadēt vairākas laputu sugas, bet tā izpausme visos gadījumos būs vienāda. Aptuveni jūnija sākums ir tas brīdis, agrāk parasti tās laputas neparādās. Viņas lido. Viņas lido, atrod zirņu laukus, tad atlidojušās mātītes sāk dzīvdzemdēt nimfas, un veidojās laputu kolonijas uz augiem, un šīs laputas sūc zirņu šūnsulu un tādā veidā novājina augus. Bet no saimnieciskā viedokļa patiesībā ir vienalga, kur laputu suga zirņus invadē. Sekojot līdzi zemnieku pieredzei, pēc pagājušā gada es varētu teikt, ka zemnieki tomēr sāk ievērot šos te ierobežošanas pasākumus. Es domāju, ka tas arī ir tikai loģiski. Jo vairāk zirņus mēs audzēsim, jo vairāk arī parādīsies kaitēkļi. Un iespējams jau mēs izmēģinājumos skatoties īsti varbūt nesaprotam to kopējo izplatību. Es domāju, ka varbūt arī nav tik liela problēma. Tās laputas vienīgais viņas ir redzamas, jo viņas jau nekustās. Ja viņas ir, tad viņas vienmēr var atrast. Varbūt tos kustīgos jau kukaiņus ir pašam grūti atrast. Tad viņi ir, tad viņi nav. Bet es domāju, varbūt pat tagad vēl problēma nav, bet man negribās ielaist arī to populāciju, ka ja mēs arī nemiglosim, tad gan būs. Es atceros vismaz kādreiz, kad biju sīks, un Omei bija dārzā zirņi, es viņus vienmēr tārpaini sēdīju. Viņi tur bija katru gadu un vienmēr bija, kā tārpi gāja starp zobiem.
Bet man pagaidām nav. Es savus zirņus ēdu no lauka, kad ir pāksts, un tārpos neesmu trāpījis tādā ziņā. Laputis ir vienkārši tā kolonija, varētu teikt, mazkustīga. Pareizi, vai ne? Viņi tur dzīvojās un salīdzinot lauksaimniekiem, mums ir viegli viņu konstatēt. Mēs ejam pa lauku un ieraugam. Bet kā ir ar tumšo tinēju vai tā brienotes viņam taurenim virsū uzskriež? Pastāstam, kā tu viņu kā pētnieks konstatē? Taureni var konstatēt arī brienot pa lauku, jo, ja reiz viņi uz tiem zirņiem ir atlidojuši, tad viņi cenšas tie zirņu sējumos te uzturēties. Bet tāda konstatēšana varētu būt arī stipri laikietilpīga, tīpaši populācija vēl ir neliela, ja, tad ir ļoti maz varbūtība viņu atrast. Lielāka varbūtība ir izmantojot speciāls feromonu lamatas. Lamatu konstrukcija var būt dažāda. Šajā gadījumā mēs redzam delta lamatas. Delta, tāpēc, ka šķērsgriezumā lamatas atgādina grieķu burtu delta, ja viņas atgādina tādu mazu teltīti. Lamatās iekšā ir lipīga grīda un ir iekarināts tāds gumijas gabaliņš, kas ir piesūcināts ar zirņu tumšā tinēja pārošanās feromoniem. Es domāju, ka neatkarīgi no lauka lieluma pietiktu ar kādām 4 lamatām. Tā varētu būt arī tāda randomizēta izvietošana pa lauku. Ar šādu lamatu palīdzību var noķert to brīdi, kad zirņu tumšais tinējs ir atradis jūsu konkrēto lauku, un var sekot līdzi arī populācijas attīstības dinamikai. Varētu arī konstatēt kaitīgums sliekšņa līmeni. Tas ir tāds tinēja populācijas blīvums, pie kura sākt atmaksāties viņa ierobežošanas midzinot insekticīdus. Tas, ka viņš tur ir, nenozīmē, ka viņš tik daudz, kad nobojās mums 3% sēklu, kas ir tas slieksnis starp pārtiku un lobarību, 3% sēklas, kas ir salīdzinoši daudz īstenībā būtu jāsabojā. Jā, tā tiešām ir. To dinamiku, mēs varam. Diemžēl jāsaka tā, ka šobrīd mēs to sliekšņa lielumu vēl nezinām, tāpēc mēs veicam pētījumus. Tas nenotiks šogad, nākošo gadu, tas prasīs noteikti ilgāku laiku, bet es domāju, ka mūsu pētījuma rezultātos mēs sapratīsim, cik tad kurā zirņu attīstības etapā, cik tieši vidēji vienās lamatās jāiekrīt zirņu tumšā tinēja indivīdiem noteiktā dienu periodā, lai varētu pateikt, tagad zirņu tumšā tinēja populācija tik liela, ka bojāto sēklu apjoms būs 3 vai vairāk %. Šogad mums arī ir zirņu digitālā karte, kur ir apkopoti 25 Latvijas zemnieku zirņu lauki, no austrumu robežas līdz Kurzemes jūrmalai. Jau 2. gads. Jau 2. gads. Kā pērn gāja tieši ar insekticīdiem? Varbūt tev ir informācija no šiem 25 laukiem? Pagājušo gadu no 25 zemniekiem insekticīdus lietoja 7 zemnieki. Jā. Jo arī ir zemnieki, kas ir piekopi bioloģisko lauksaimniecības metodiku, un tur šie te auga aizsardzības līdzekļi sintētiskie nav pieļaujami. Jāsako līdzi un jāskatās, cik tas ir ekonomiski pamatoti, agroekonomiski, cik ir pamatoti, un kā šogad klājās zirņu audzētājiem, kurš lieto, kurš nelieto, varam sekot līdz zirņu digitālajai kartei. Jā, kas atrodama Latraps mājaslapā manslatraps.lv. Katram lauksaimniekam, kurš jau īpaši viņš jau vairākus gadus šo zirņus audzē, viņam noteikti jau ir pieredze. Kā viņa saimniecībā, viņa reģionā, kāda ir šī zirņu tumšo tinēja situācija, cik viņam regulāri katru gadu ir bijuši bojājuma apjomi. Un tad ir, šajā gadījumā man īsti nepatīk tas tā neprecīzi, bet ir jāvadās pēc intuīcijas. Tad, kad būsim mēs tik tālu izpētījuši un būs konkrēti skaitļi, tad varēs vadīties pēc konkrētām skaitļiem, bet šoreiz ir jāvadās pagaidām pēc intuīcijas. Jā, pirmās pākstas, man liekas, pagājušo gadu es varbūt nedaudz par ātru uzmigloju. Bija tieši tādā pilnziedā, kā tagad es migloju, bet šogad es tā nedaudz piekoriģēšu, ka kādām 2 pākstītēm jābūt ir vismaz. Pirmie ziedi nozēdēšu maz pākstītes. Jā, un tas, es domāju, būs labāk, jo it kā jau tie tinējiem, ja viņi ir, viņiem jāiet uz pākstī, viņi jau laikam uz ziedu jau viņam nav ko vēl. Maziņš embrijs, Tad, ja mēs rēķināmies ar noteiktu zaudējumu apjomu, cik daudz tad mēs neiegūsim, un cik daudz izmaksā ierobežošanas visi šie paņēmieni. Maksā insekticīds, cik maksā traktoru darbināšana, cik maksā alga traktoristam. Un tad vienkārši jāskatās, kas ir izdevīgāk. Vai izdevīgāk ir atstāt tam zirņu tinējam tur pagraust, vai izdevīgāk ir veikt ierobežojošos pasākumus. Labi, lauksaimnieki zinātnie saka, vadamies pēc intuīcijas, bet drīz būs cipari. Tā kā katram pašam jāizlem savu pieredzi, kas patiesībā ir diezgan svarīga lauksaimnieka pieredze. Ir jāizvēlas labākais risinājums un jāmēģina noķert viņš.
nevajag vadīties no pieredzes, ko ir iegūts kāds paziņš, kurš dzīvo citā Latvijas galā. Jā, nu savējās. Katram ir jāskatās Precīzi. savu pieredzi, jāskatās situācija, jāņem vērā tas, kas ir iegūts savos laukos. Jo, redziet, ar jebkura kultūra kaitēkļiem, jebkurā gadā tas situācijas var būt stipri atšķirīgas dažādos Latvijas Tieši punktos. Tāpēc jāskatās tieši savu pieredzi. Jā, un lai veiksmīgāk cīnītos ar kaitēkļiem, tie kaitēkļi ir jāiepazīst. Nu, man tas ir ienaidnieks. Un arī mans Latraps mājaslapā sadaļā zem Latraps mācās ir Jāņa stundu gara lekcija par ziņu kaitēkļiem, ko vērts jums noklausīties. Un daudz uzzināsiet ne tikai par ziņu tinai, bet arī par citiem ziņu kaitēkļiem. Tā kā paldies par tādu info, un mēs ļoti daudz ieguvām par šiem kaitēkļiem, kā viņi uzvedās un ko ar viņiem darīt.